Kompānija Instro jau 25 gadus Latvijas un Baltijas tirgū piedāvā metālapstrādes instrumentus un metālapstrādes iekārtas. Šogad esam uzsākuši sadarbību ar pasaules vadošo fiberlāzeru ražotāju Eagle grupu. Šogad mēs nemainīgi piedalāmies izstādē Tech Industry. Esam kā parasti kopā ar saviem partneriem Mito Toyo no Japānas. Tie ir mērīšanas tehnoloģiju līderi pasaulē, un esam kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijas vadītāju Jānu Lungevicu, kurš arī pāris vārdos pastāstīs par šā gada aktualitātēm un jaunumiem. Rīgas Tehniskā universitāte jau 6. gadu sadarbojās ar uzņēmumu Instro un Mito Toyo, un kā rezultātā gadu no gada mūsu laboratorija attīstās un sniedz aizvien advancētākus pakalpojumus. Kas būtu tāds būtiskākais jaunums ir tas, ka aizvien aktuālāk ir izmantot šīs Mito Toyo iekārtas zinātnes nolūkiem. Ir sākušies vairāki nacionālā un starptautiskā līmeņa zinātnes projektiem, kurus realizēt bez šo iekārtu iesaistes būtu ļoti sarežģīti. Un, protams, kad kā parasti gadu no gada tiek uzlabota arī studentu metroloģijas laboratorija, kur tiek izstrādāti jauni laboratoriju darbi, tad mūsu studenti iegūst praktiskās iemaņas, kas pēc tam viņiem ir ļoti svarīgas nonākot darba tirgū. Mito Toyo katru gadu paplašina šo iekārtu klāstu, kas atrodas Tehniskajā universitātē. Tas notiek ar viņu atbalstu. Universitāte šīs iekārtas neiegādājās, bet mēs viņus saņemam no Mito Toyo, un mums ir pienākums par viņām labi rūpēties un izmantot viņas gan mācību, gan zinātnes nolūkiem. Tad katru gadu arī šī sadarbība uzlabojās, iekārtu klāsts paplašinās, un no tā ieguvēji, protams, ir visi gan Tehniskā universitāte, gan arī Latvijas industrija, kuriem ir iespēja griezties pie mums pēc konsultācijas, pēc mērījumiem un arī apskatīt dzīvē, kā izskatās tās iekārtas, kuras viņi potenciāli vēlās iegādāties sev, jo tas viņiem dod absolūtu garantu, ka tas, ko viņi iegādāsies, pildīs reāli tieši to, ko viņi vēlās darīt.